Runājot par šopoholismu. Kāpēc sievietes bieži maina drēbes, džemperus, bikses, bet nenopietna attieksme pret apakšveļu? Cik bieži jūs mainat apakšveļu? Nu, pieņemsim krūšturi, ja? Un arī tā attieksme ir ļoti jocīga. Pieņemsim, krūšturim cilvēki uzskata, ka, nu, tāds tautā uzskata, ka, nu, krūšturim ir jākalpo cik? Nu, gadiem bez maz vai, jā? Un, ja nu pēkšņi tam krūšturītam viņam kaut kas notika, kas tad, nu, cik mēs reizes, cik smuks, mainam šmotkas? Tajā pašā, es nezinu, ko tu vai Zarā, tu nopērsi kaut kādu džemperi, nu, tu paneisā, es nezinu, 3 mēnešus met ārā. Krūšturiem nē, cita attieksme. Nu, tad apakšbiks un krūšturiem jākalpo gadiem. Tā arī nenotiek. Jā, jums taisnība, man ir viena melns mīļākais. Nu, tur jau tā lieta. Tas nav labi, tas galīgi nav labi. Jā, viņš redz, bet jūs audumu nekad neizmazgāsiet tik tīru, lai tie visi tie tur, nu, neesmu medicīniska, man nav medicīniskā izglītība, bet, nu, kurā gadījumā, lai tu tur visu iztīrītu un tā tālāk, nu, pēc tam atnāk pēc pusgada, vai man tur krūšturs tāds, cik jūs nesat ikdienā pusgadu, un jums kaut kādu, un klienti vēlas pie tām nevis pret mūsu, bet pret jebkuru apakšveļu. Kā tad tā? Viņam pusgads, viņš jau nekāds, nu. Biežāk ir jāatjauno arī apakšveļa, ne tikai tas ārējais, bet arī iekšējais.